pišku. 1, 2, 3, aiziet! Šodien es jums parādīšu savu mīļo produktu no Vexen VAP 63 sprieguma relēja ar tūjas aplikāciju. Nodemonstrēšu, kā ieprogrammēt, kā tas viss darbojās, un paspēlēsimies bišķiņ ar spriegumiņu. Tātad, beisu tos plakātus tur rādīt. Rādi, davai, pa ģelu. Tā, spiežam virsū šo te podziņu, paturam, sagaidam zīmīti, sāk zīmīte mirgot apakšā stūrītī. Spiežam uz telefona, aplikāciju nokačājam, spiežam uz telefona plusiņu, spiežam add device. Tūlītās viņš atrod šo te iekārtu, bet tu rāda ekrānu, lai neredz manu paroli. Manu paroli nevienam nav jāredz. Spiežam virsū, aiziet iekārtu viņš atrada. Tagad, ko viņš dara, lādē viņu. Skatāmies, lādējam iekšā. Protams, es tur baigi netaisīšu nekādas laika ieturas un tā tālāk. Es jums parādīšu augstāko punktu spriegumam, zemāko punktu. Un tad manuāli jums parādīšu, kā viņi atslēdzās un ieslēdzās. Viss, spiežam done, iekārta ir atrasta, viss. Iekārta ir sakonektējusies, rāda zaļu ekrānu. Rāda mums, kad spriegums ir 225 volti. Šeit ir arī tieši 225 volti. Rāda patēriņu. Mums ir 0,053 ampēras apēr šis te gaismeklis. Kas viņam vēl ir, aizmirsām pateikt? Elektroenerģijas skaitītājs. Protams, viņš ir tagad pa nulēm, jo iekārta ir tikko pieslēgta jauna. Viss. Tagad mēs uzspiežam settingus. Settingos mēs varam pamainīt funkcijas, bet mēs ņemsim šo te overvoltage 265, uzspiežam virsū, pamainām piemēram uz 277. Tālāk 277 ir uzlikti. Tālāk spiežam undervoltage 175. Nu tā, lai arī paliek. Ejam atpakaļ. Tā, un tagad velkam šos te gudros cimdus. Viss ir droši. Mājās to neatkārtojam, jo tas tomēr nav droši. Un arī pašiem neieteiktu vispār šīs te iekārtas pašiem likt. Vajadzētu tomēr sazināties ar kādu certificētu elektriķu. Numurs 299381110. Tā, aiziet. 225, lampa strādā, griežam virsū.